mēs visi ļoti labi zinām, kā mums diemžēl iet ar tiem strateģiskiem objektiem, cik tas aizņem laiku un termiņu, bet elektrību mums vajag rīt. Ja kāds tagad saka, ka tas ir miljards, tur bez 2 miljardiem cauri netiks. 2 miljardi, tā ir milz nauda. Viņš šo projektu izbeidz, tāpēc, ka tam bija neatgriezenisks saks videi un arī kuģošanai. Latvenergo pēdējos gadus strādā ar rekordpeļņu. Paralēli notiek darbs pie kopīga projekta ar vēl kādu valsts uzņēmumu Latvijas valsts mežiem. Vai tas palielinās Latvenergo peļņu, vai samazinās elektrības tarifus iedzīvotājiem? Jautājums politiķiem, ko sagaidīt no Latvenergo un Latvijas valsts mežu kopīgā vēja parku projekta. Sāksim ar to, ka mums ir savā ziņā uzņemtas saistības līdz 2030. gadam, ka mums ir noteikts apjoms jāsaražo atjaunojamās enerģijas, un šis ir viens no veidiem, kā mēs to varam sasniegt. Iet runa par 800 megavatiem vēja parku, kas pēc būtības atrisina tikai daļu. Līdz ar to paliek potenciāls arī noteikti privātiem investoriem, kas vēlās iesaistīties šī kopā apgūt vēja iespējas Latvijā un to atjaunojumu enerģiju. Šis ir tāds emocionāls projekts, kur vienkārši politiķi pasaka, mums vajag lētu enerģiju. Ko daram? Kur ir Latvijas meži, kur ir Latvenergo. Uzdodam viņiem, lai viņi tagad liek propellerus, tik viss būs. Jā. Mēs neesam redzējuši ne aprēķinus, ne loģisku pamatojumu. Kas vispār ir enerģijas bilance Latvijā? Pieņemot šādas lēmumus un Nacionāla apvienība iepriekšējā sasaukuma valdībā, kā arī tas bija pirms pēdējām Saeimas vēlēšanām, bija gan zemkopības ministrija, kurā ir Latvijas meži, gan Latvenergo, kas bija ekonomikas ministrija, tajā laikā pakļaut, un mēs izdarījām būtiskus soļus, lai to kopuzņēmumu izveidot. Kāpēc? Tāpēc mums jāsaprot, ka enerģētikas tirgu ir milzīga kāra pēc peļņas, kopš sākās īpaši Krievijas karš un izmainīja daudz ko energo tirgu. Un tur ir jautājums parasti ekonomikā, kur paliek pievienotā vērtība. Tā ir peļņa, tā ir, teiksim, darba vietu samaksas un tam līdzīgi. Pašlaik ir liela iekāra, protams, Latvijas gan atkrastes parkiem, gan krasta parkiem no citu valstu investoriem, sākot ar igauņu lietuviešiem, Ignitis un Enefits. Un, protams, dāņu, kuri citu ražoja gandrīz faktiski viss, kas nepieciešams ir vēja ģeneratoriem, protams, ievedot retos metālus no Ķīnas un pamatā un citur vāciešiem, zviedriem. Un skaidrs, ka šī brīdī bija svarīgi pretnostatīt šajā konkurences cīņā tātad savus valsts uzņēmumus, kuri vienīgi ir spējīgi kaut cik konkurēt. Tautas valodā runājot, šis ir Skultes termināls 2. Kur pazuda Skultes termināls? Kāpēc? Tāpēc, ka bija pirms gada 2 bija emocijas, ārprāts, nav gāzes, ko daram? Skultes terminālu uzbūvēsim, uzreiz būs gāze, lēta, viss būs kārtībā. Tas bija tāds emocionāls, ekonomiski nepamatots lēmums, jeb ideja, un viņa nodzis. Es skatos ļoti pozitīvi, jo pirmkārt mēs visi zinām, tas mums dod diezgan lielu valsts neatkarību arī, ja mēs paši ražojam sev enerģiju. Tā ir zaļā no atjaunojumiem resursiem kā vēja, kas ir ļoti būtiski. Un šeit es gribētu uzsvērt, ka ļoti svarīgi, ka arī to dara valsts uzņēmums, no kā labumu gūst visa sabiedrība. Un, protams, iet runa, par ko mēs te runājam, modelēm jāsaprot, cik ir kilota pašizmaksa. Jo skaidrs, ka tam uzņēmumam jābūt pelnošam, tas ir viens, un otrkārt viņiem jāspēj pelnīt pie tirgus situācijas, kā nosaka birža. Un tajā momentā, jo mēs vairāk saražojam elektroenerģijas, jo ir zemāka cena. Jo birža vienkārši strādā pēc piedāvājums un pieprasījums. Līdz ar to mēs esam visi kopumā interesēti pie tā, lai būtu arvien lielāks piedāvājums, jo tad tas kopējā cena aizies uz leju. No kā mēs iegūstam visi. Latvijas energo plānā paredzēts uzstādīt līdz 800 megawatu jaudu līdz 2030. gadam ir tas, kas vajadzīgs. Ja mēs gribam, lai tā pievienotā vērtība paliek Latvijā. Un mēs zinām, ka no abu šo lielo uzņēmumu dividendēm tiek izņemta ļoti daudz naudas budžetā. Mēs netiekam klāt, teiksim, pie Enefita vai Ignitis, kuri arī operē Latvijas tirgu pie viņu peļņas, no kā samaksās sadales tīklu subsīdijas cilvēkiem tas, ko tikko Siliņas valdība pieņēma. Un tāpēc tas bija ārkārtīgi svarīgi un joprojām ir svarīgi, lai šis uzņēmums varētu konkurēt un saņemt šo pievienotā vērtību, lai viņi paliktu Latvijā. Jo būsim atklāti. Neuzstādīs šeit 15 gigavatus, kā tas ir domāts Latvijas jūras piekrastē, tas ir 15 tādas vēja parks, kā pašlaik ir Elvīna projektā, tāpēc, ka investori nav muļķi.
viņi saprot, ka ja jūs pārdodat šo te elektrību Latvijas un Baltijas tirgu, viņi nav ieinteresēti, viņi nevar atpelnīt savas investīcijas, ja tirgu ir 0 vai pat jāpiemaksā par to, ka jūs tērējat elektrību, kā tas ir tiek Ziemeļ Norvēģijā un Ziemeļ Zviedrijā. Tāpēc, ejam uz priekšu, šis kopuzņēmums ir ārkārtīgi svarīgs un viņam ir jābūt zaļai gaismai. Ja tā enerģija ir tik lēta, vēja enerģija, kāpēc šeit nestāv rindā privātais kapitāls? Kāpēc privātais kapitāls neklauvē pie durvīm un saka, mēs gribam taisīt, mēs gribam, dodiet mums iespēju? Nav, tāpēc, ka tas ir stipri zem jautājuma, cik maksās tas viss. Ja? Un cik maksās tā uztvere? Nav biznesa plāna. Biznesa plāna jau nav. Ir tikai emocijas, ir tikai uzdevums. Ar vienu Kariņa lēmumu tika izveidots kopuzņēmums. Nu, izveidoja tālāk. Tas valsts projekts ir labs, tāpēc, ka tu jau ir finansējums, jau gatavi investēt un jau sāk būvēt. Jo es vēl tiešām gribu uzsvērt, mums ir svarīgi to izdarīt ātri. Pēc 10 gadiem, tas jau būs pirmkārt jau aiziets vilciens, mūsu jaudas izmantos, jo kaimiņu valsts, Lietuva, Igaunija arī nesēž un neguļ. Viņi saprot vienu momentu, tas, kas tagad paņems tās jaudas, tīkli, un tad pēc tam nevarēs uzstādīt vairāk, jo tās jaudas ir rezervētas. Un tā jāatzīst, lietuvieši ļoti labi strādā pie tā. Viņi ir paspējuši jau uz mūsu tīkla jaudām dažos objektos jau uzlikt kāju durvīs. Un tad ir jāsaprot, jo mēs ilgāk guļam, jo mēs varam palikt bešā. Pa priekšu vajadzētu tikt skaidrībā ar enerģijas bilanci un saprast, cik maksās šī enerģija, cik viņi maksās. Jo tajā izmaksā būs iekšā gan būvniecības izmaksas, kas būs milzīgas, gan kredītu apmaksa, jo to nevar uzbūvēt par savu naudu. Tur būs jāmaksā atpakaļ kredīti. Un par to visu maksās kurš? Enerģijas lietotājs. Vai mēs sasniegsim plānu, lai mums būtu lētākā elektroenerģija Baltijā? Stipri šaubos. Paskatieties, kas notiek Polijā. Polija jau būvē poļiem plānā 2 atomelektrostacijas. Tad iznāk, kā poļi muļķi mēs gudrību otrādi. Kāpēc mums ir apklusis atomelektrostacijas jautājums? Un tā ir lēta enerģija. Ja mums kāps patēriņš stipri vairāk nekā mēs pat ar visu vēju parku pieslēgšanos patēriņš būs lielāks, tad iespējams, ka cena paliks tāda pati. Bet bez tā vēja parka viennozīmīgi tā cena kāps vēl uz augšu. Atbildēt uz cenu tā būs tīrā spekulācija. Tur mēs ļoti labi redzam, kā birža nostaigā un tur ļoti daudz mainīgo, viens no tiem vainīgiem aspektiem, kas ietekmē Latvijā elektrības cenu, kā arī patīk nepatīk gāzes cena. Jo tas ir lielākais spēlētājs pašreiz. Un līdz ar to pateikt, kā būs nākotnē, pirmkārt ir ļoti svarīgi, lai mēs atslēdzamies no Krievijas brēlu tīkla. Tad ir jāsaprot, kas notiks ar tirgu vispār kopumā, kādas būs cenas. Un vēl, protams, ir arī mājas darbs cits. Mums ir jādomā par pieslēgumiem ar citām valstīm, kas pat varētu vairāk ietekmēt iespējams to cenu. Jo ja mēs skatāmies kartē, mēs esam starp Lietuvu un Igauniju, pa vidu mums tās iespējas tirgoties ļoti daudz nav. Un pēc būtības mēs pielāgojamies viņu cenām. Tirgus diktē. Ja mēs to nokavējam, to izdarīs citi. Un viņu galvenais mērķis ir nevis samazināt elektrības tarifu Latvijā, bet nopelnīt naudu vai arī pārdot šo elektrību Vācijā uzreiz no Latvijas teritorijas. Piemēram, šovasar runājot par atkrastes parkiem Zviedrijā, jūlijā valdība pieņēma jau Vattenfalls, kas ir Zviedru lielais koncerns, faktiski jau starptautiski, bet principā ar Zviedru kapitālu. Viņi bija sagatavojuši visu šo faktiski šo projektu kādu gatavu pie rietumkrasta, tātad Zviedrijas rietumkrasta pie Gēteborgas salīdzinoši netālu, un viņš šo projektu izbeidz, tāpēc, ka tam bija neatgriezenisks saks videi un arī kuģošanai. Un skaidrs, ka viņiem šo elektrību vajadzētu Dienvidzviedrijā, un tāpat Vācijai vajadzēs šos savienojumus augstsprieguma tīklu, kas jau ir paredzēta augstsprieguma tīklu plānot īstenībā nākotnē. Un skaidrs, ka viņi skatās citas vietas, kur varētu ielikt, un šeit Latvija ir Eldorado. Cik es saprotu, tad kompaktu atomelektrostaciju ar tādu jaudu var uzbūvēt par to pašu naudu. Kāpēc par to mēs nerunājam? Te ir ļoti daudz jautājumu, ļoti maz atbildes.